Kas ir KGDJ? Grupa KGDJ ir 2006. gadā dibināta jauniešu grupa. 4 cilvēku sastāvā tie darbojas un rada naivi patīkamu mūziku. Ojārs Oicis, grupas vokālists, Edvards Štāls, ģitārists, Eriks Švēde, bass un Ansis Mešārks, bungas. Paralēli darbojas arī grupā Tumors. Šie jaunieši ar savu mūziku lieliski iedaras vasaras festivālos un zaļās pļavās. Ja neesi alternatīvās mūzikas festivāla piekritējs, tad droši vien būs dzirdējis par grupas KGDJ panākumiem radiošovā BB Brokastis. Tur, Lāgavīzijā, viņi piedalījās ar dziesmu Ko gan Jēzus darītu. Ko gan Jēzus darītu? Pirms dari padomā par to. Visi 4 jaunieši ir skolas biedri. Kopā tie ir pabeiguši Franču liceju. Kā zināms, Franču licejs ir diezgan īpaša skola, un jebkurš, kas pabeidz šo skolu, arī ir īpašs. Jaunieši tur satikās un nolēma dibināt grupu. Atlikt tikai iemācīties spēlēt un izdomāt labu nosaukumu. Tā viņi arī izdarīja. Nosaukumā izmanto to burtu KGDJ nozīme. Kā, ko, gā, gan, dē, darītu, Jēzus. Tas notiekās tā, ka mēs sanākam kopā, un tad mēs domājam, ko gan darītu Jēzus. Un tad mēs arī spēlējam to, ko visticamāk spēlētu Jēzus. Pareizi pateicu. Tieši tā. Puikas jaunības gados atķēra, ka kristīgajām grupām nekad nepietrūksts par ko dziedāt, jo Jēzus slavināšanai nav gala. Tā viņi nolēma nebūt kristīgā grupa, bet dziedāt par to pašu, par ko dzied kristīgās grupas. KGDJ nav kristīgā grupa, tāpēc bieži vien dzied par sev aktuālām problēmām. Šie jaunieši noteikti pārstāv ideju dzert un drāsties un nemūžam neapstāties. Tas ir iemesls, kāpēc katram no viņiem ir jau vismaz 5 līdz 9 bērni, kas veiksmīgi ir nosūtīti uz kādu vasaras nometni. Tāpēc rūpīgi apskatat šos jauniešus. Varbūt tieši jūsu meitai kāds no viņiem palīdzēs tikt pie bērna.